Kursu kai, gudrība un smaidi, kursu kai. Sveicināti, dārgie skatītāji! Jūs skatāties Kursu karu 3. sezonas 2. epizodi. Mēs esam kopā ar jaunām komandām, kuras cīnīsies par vietu finālā, par labākā kursu titulu. Iepazīsimies ar mūsu dalībniekiem. Pirmā grupa MF31. Es esmu Anete. Es esmu Krišs un es esmu Rihards. Mēs esam MF31. Ej, tie labākais kursus skolā. Es pat nevaru iedomāties, kā jums var likties, ka ir kāds, kurš ir labāks par mums. Tāpēc mēs uzvarēsim. Mēs skolotāji mums labi, mēs esam labākie. Mēs esam labākie. Paprastiet, jebkuram šajā skolā. Viss teiks, ka Krišs Viņi ir vislabākie. ir vislabākie. Tieši tā. Nu, es iešu būt vislabākais. Fordu. Jums bija prioritāte spēlēt basketbolu ar porziņģi. Jā. Tā ir, jā. Kāpēc nelabāk sēņot ar prezidentu? Tas arī varētu būt diezgan jauki, ne? Noteikti, bet varbūt basketbols ir foršāks. Otrā komanda mums ir KK Miks. Man sauc Ants. Man sauc Liza. Man sauc Ernsts. Un mēs esam Kograuži. Spēks kokā ir spēks rokā. Pastāstiet par KK un kāpēc Miks? Tāpēc, ka mēs esam no KK11 divi cilvēki un ir arī KK13. Tāpēc dažādas grupas aizstāv savienojās un aizstāv vienu kopīgo kursu. Jūsu nosaukums bija Kograuži. Jā. Kāpēc tieši šāds nosaukums? Pretējais bija kokmīļi nesanāca. Varbūt Kograužiem sanāk sagraust pārējos. Iespējams. Tas ir tas, ko mēs meklējam tieši kursu karos. Tieši tā. Un mūsu pēdējā komanda MO32. Aplaus, jā. Pasaka Alpač un pasaka MO32. MO32. Un Alberts? Alberts. Aiziet. Henrijs Steinbergs, MO32. Mēs izstāstam pirmo vietu tuļikā. Jā. Tu filmē? Toms MO32. Jūsu devīze ir viena kļūda un esi kļūdījies. Jums taču nav vēlme šodien kļūdīties, tikai uzvarēt. Tur tā lieta, jā, tāpēc ir tāda devīze. Mēs esam atnākuši šeit tikai uzvarēt bez kļūdām. Bez nekādām kļūdām. Jūs izvairīsieties no kļūdām, jā? Mēs īsti nepieļausim nekādā gadījumā. Un jūs izvēlaties likt kopā ar Gvido Zilūzu, pareizi? Jā. Paskaidrojiet, kāpēc tieši šādi izvēle? Ja viņš mūsu skolas direktors, tad varbūt būtu bijusi interesanta pieredze. Tas būtu super starts, ja varētu ar Gvido Zilūzu izdarīt. Vispārībā bija ļoti forši tā kā visu to darīt, jo bija tāda sajūta, ka tu pats spēlē, redzot tur programmu un tam līdz minot līdzi. Bet mani ļoti šokēja, man iepatikās tas pirmais, ja nemaldos, pirmais uzdevums Tauta runā. Spēlē kopā būs 5 jautājumi, uz kuriem ir atbildējuši vairāk nekā 100 respondenti no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma. Viņu atbildes tika apkopotas un tika uzskaitītas 5 populārākās. Jūsu uzdevums ir nosaukt šīs 5 populārākās atbildes. Un par katru pareizu atbildi jūs iegūsiet 10 punktus. Kopā jūs varat iegūt 50 punktus par katru jautājumu. Viss vienkārši. Pirmais Esam grupa vecīgi. jautājums. Kas tev vienmēr ir kabatā? Aiziet laiks. 5 populārākās atbildes. Skolas čips. Māks. Telefons noteikti. Austiņas. Noteikti. Maks. Jā, var. Nauda. Tas vairāk. Atslēgas. Čips. Jā. Var iekavās uzrakstīt skolu pēc tam. Austiņas. Saidām no. Ja man ir austiņas tagad. Laiks. Noliekam rakstāmos. Sāksim ar pirmo komandu MF31. Kāds jūsu atbildes? Tātad mums ir atslēgas, telefons, maks, skolas čips. Un austiņas. Austiņas. Paldies par atbildēm. Otrā grupa. Mums ir telefons, maks, austiņas, atslēgas. Un trešā grupa. Mums ir telefons, maks, šķiltavas, atslēgas un
austiņas. Nākamais jautājums. Kur vēži ziemo? Aiziet laiks. Kur meži ziemo? Zemes. Ziemeņus uzrakst. Kur ir vēži? Tā kā actually ūdens. Mums jāraksta. Rimi. Viņa zem dolomī. Un laiks. Tā, sāksim ar pirmo komandu. Kāds jūs atbildes? Zem zemes, ziemeļos, ūdenī, RMMT un mājās. RMMT, tu esi Kādu vēzi redzējis? Es nezinu, tur brīnumi noteikti šajā skolā. Otrā komanda? Pie akmeņiem, smiltīs, ūdenī, veikala plauktos un mežos. Veikala plauktos, nezinu, kur mēs dzīvojam, bet varbūt ir bijis. Diezgan brutāli. Trešā komanda? Mums ir zemē, ūdenī, upē, siltumā un zem akmeņiem. Es uztaisīju plakātu kurskariem. Neesmu neko redzējis no kurskariem. Teikt, ka es tiek intervēts, tad jā, neskatīšos. Nākamais jautājums. Kvadrobings ir... Kas tas ir? Aiziet laiks. Kvadrobings. Raksta cilvēku, kas steigā uz visām 4 cilvēkiem. Slimība. Ko tu uzrakstīji? Kas tā pirāta? Dzīvnieki? Tā arī uzrakstīji. Es nezinu. Kas ir kādu pietu? Labāk, nē. Labāk, nē. Nē, rakstīju kaut ko citu. Laiks. Tuvās. Marķienos. Tā, pirmā komanda. Mums ir sports, hobijs, slimība, dzīve un stils. Tur, man liekas, ka viss bija no A līdz Z apvienots, tā kā no visām pusēm. Labi, atbildes tiek pieņemts. Otrā komanda? Mēs atbildējām cilvēki, kas staigā uz 4 kājām, kam patīk dzīvnieki, dzīvnieku stils, vērmeņdārs un vienkārši dīvaini cilvēki. Vērmeņdārs. Interesanta vieta, nevar nepiekrist. Un trešā komanda? Mums ir dzīvesveids, sports, cilvēki, kas steigā uz 4 kājām, vērmeņdārs un azarts. Azarts. 4. jautājums ir. Ko tu dari, kad nav ko darīt? Aiziet laiks. Ko? Sēž telefonā. Raksta telefonu, guļ gultā. Jā, sēž telefonā. Labāk tas. Es par rotu rakstīju. Lasu grāmatu. Es lasīšu. Iespējams. Un laiks. Patīk ēst. Ok. Šeit gan jau, ka mēs varēsim dzirdēt visdažādākās atbildes. Pirmā komanda? Guļu, sēžu telefonā, sportoju, spēlēju spēles, ēdu. Klasiskas atbildes. Klasika. Otrā komanda? Sēžu telefonā, guļu, gultā, lasu grāmatu, ēdu, klausos mūziku. Ļoti labi, tiešām. Es gaidu kāds brīnums no trešās komandas. Mums pie atbildēm ir nedaru neko, mācos, spēlēju spēles, ēdu un skatos filmas. TikTok var skaitīt pēc telefona skatīšanās? Jā. TikTok tomēr ir specifiskāk. Bet ko citu tu darīsi telefonā? Var sarakstīties, video. Ir daudz variantu, ko var darīt telefonā. Var sazvanīties. Bet dosimies pie nākamā jautājuma. Kāda ir populārākā galda spēle? Aiziet laiks. Šaks. Duraks. Duraks ir kārts. Šis pagājuši gadu bija. Monopols. Ričuraču. Es saku alies, ne? Lietas. Spēlē ričuraču. Tagad dzīvenā spēlēt ričuraču. Un laiks? Kāds tad ir tās populārākās galdas spēles? Pirmā komanda? Mums ir šahs, kārtis, uno, cirks un alies. Jā, visas ir galda spēles. Visas ir galda spēles. Diezgan populāras, jā. Otrā komanda. Mums ir uno, dambrete, šahs, cirks, kārtis. Pieņemam atbildes.
Un trešā komanda? Mums ir Uno, Monopola, šahs, pokers un cirks. Rači nav pietiekami populāri, jā? Gan jau, ka ir. Tu minēji, tu esi spēlējis? Henrij. Es neatceros, tikai atceros. Albert. Es neesmu, nē. Man liekas, ka es neatceros. Tiešām. Un ar šo arī mēs noslēdzām spēli Tauta runā. Šī bija ļoti liela un brīnišķīga man pieredze kā scenogrāfam. Es varēju izpausties savā lomā, nevis kaut kur izpausties, kur nav īsti tas, ko man būs jādara nākotnē arī. Nu, Jāni, tev ir bijis tā, ka ir dienas, ka tu vienkārši nedzirdi, vai dienas, ka tu vienkārši neredzi, vai vienkārši negribās runāt. Nu, pēdējais var būt, bet, kad es nedzirdu un neredzu, tā gluži nav bijis. Un cerams arī, ka nebūs. Cerams, ka ne, bet mums šodien uzdevumā mēs pārbaudīsim mūsu dalībnieku spējas un telepātiju, jo nākamais uzdevums būs es nedzirdu, redzu un runāju. Pirmais dalībnieks nedzird, bet runā un redz. Mēs iedosim kartiņu ar vārdu, kas ir saistīts ar Rīgas mākslas un mediju tehnikumu. Un kapteiņa uzdevums ir izskaidrot, kas uz tās kartiņas ir rakstīts. Bet taču skaidrojumā drīkst izmantot tikai ģeometriskas figūras, augļu vai dārzeņu nosaukumus. Otrais dalībnieks dzird, viņš runā, bet viņš neredz, un viņš zīmē tas, ko stāsta pirmais dalībnieks. Un mūsu trešais dalībnieks, kurš nerunā un arī nedzird, viņš skatās, ko zīmē otrais dalībnieks, un pēc laika uz lapiņas var uzrakstīt, kas ir uzzīmēts, un mēs salīdzināsim atbildes. Zīmēt taisnu stūri. Bet garu taisnu stūri. Nē, horizontāli taisnu stūri. Apakšā zem taisnu stūriem zīmē divus apļus. Vienu vienā galā, otru otrā galā. Tagad uzzīmē uz taisnu stūra līniju. Kur? Pa vidu līniju augšā. Augstāk? Augstāk, jā. Un zīmē līniju horizontāli. Horizontāli zīmē līniju. Uz kuru pusi? Pa visu autobu. Jā. Jā. Tagad zīmē vertikāli. Augšā, jā. Augstāk. Jā, viena tādu mazu līniju vertikāli. Mazu? Jā. Laiks ir arī beidzies. Tagad dodam iespēju trešajam dalībnieku uzrakstīt, kas tas tāds ir? Tur īsti atklāt acis. Jā. Tātad, kāda ir tava atbilde? Autobus. Autobus. Un tā ir pareizā atbilde. Tā ir pareizā. Apsveicam. Tātad studijas priekšā mums ir otrā komanda, kas ir gatava zīmēt. Jā. Un vēlos atgādināt, ka raksturojumā drīkst izmantot tikai ģeometriskas figūras, augļu dārzeņu nosaukumus. Pareizi ir, jā. Un tad sāksim, veiksim. Jā. Un aiziet laiks. Uzzīmē pusapaļu, pusapli uzzīmē. Tā kā horizontāli uzzīmē pusapli. Gar to līniju, gar pusapļu malu novelc taisnu līniju. Jā, tā bija diezgan forša spēle. Viņiem bija jāzīmē ar aizsietām acīm un bija jāskaidro ar ģeometriskām figūrām. Tas bija diezgan smieklīgi, tāpēc, ka viņi zīmē visādas aplamības. Uzzīmē virs tā pusapļa taisnu stūri. Un virs taisnu stūra uzzīmē brokoli. Un laiks arī ir beidzies. Ko es tieši uzzīmēju? Mums arī ir tieši tāds pats jautājums kā tev. Tā kā dodam laiku uzrakstīt pareizā atbildi. Tavuprāt, kas ir šis skaistais zīmējums?
Un kāda ir jūsu atbilde? Puķipots. Puķipots. Vai tā ir pareiza atbilde? Diemžēl nē, pareizā atbilde bija saliņa. Tiem, kas nezin... Bija ļoti tuvu. Jā, tiem, kas nezin, saliņa mums ir plaši zināma maza teritorija pie mūsu skolas. Skolas atpūtas vieta, zona tieši. Tā varētu teikt, jā. Nu, un šeit bija mēģinājums uzzīmēt saliņu. Apmēram šādi arī izskatās saliņa. Nu, pēc būtības, jā, vairāki līmeņi, augi un... Šis gan jau, ka bija kā koks domāts. Apmēram. Jā. Noslēgsim mūsu otro uzdevumu ar trešo komandu. Minam? Jā. Aiziet laiks. Tātad uzzīmē divus garanus taisnas stūrus, vertikālus, kas iet bišķīt uz āru viens no otra. Un savienojas vienā punktā augšā. Augšā savienojas vienā punktā, vienā no pusēm. Te kaut kur līnija, te? Un viņi bišķīt uz ārpusi iet abi divi, jā. Uz leju. Nē, tas iet, otrs arī iet horizontāli arī. Izdzēs. Divi horizontāli garani taisnas stūri. Jā, divus horizontāls, lai viņi savienojas vienā punktā. Jā, uz augšu. Nē. Divi garani, ak, tu Dievs. Viņi divi paralēli taisnstūri, kas iet vertikāli. Uzzīmē tieši tādu pašu, kā tu uzzīmē pirmo tikai garanu. Tad tādu pašu nokopē. Nē, vertikāli. Jā, un savienojas labajā pusē, augšajā punktā savienojas. Jā, uz leju. Ļoti labi. Laiks. Ok, viss. Skatībā. Nē, atstāj, bet... Ar šo var reāli pārsmieties. Nu, mākslas darbs ir tapis. Jā, kāda ir atbilde? Tavs minējums. Paga. Es tur redzu tikai 9-11, sorry. Es neredzu neko citu. Tas ir grāmatplaukts. Grāmatplaukts, es pieņēmu atbildi. Grāmatplaukts, jā, viss. Jā, tātad, vai tā bija pareizā atbilde? Vai tā bija? Diemžēl tā nebija. Pareizā atbilde bija bikses. Bet tu man saki horizontāli. Alberts ļoti centās, un viņš teica horizontāli, viņš zīmē horizontāli. Jā, bet, bija šī sajūta. Dalībnieki, vai jūs atceraties 6. klasi? Daudz ko atcerēties, bija ļoti daudz. Pastāst vairāk no... Barona skateparkā atklāšana tieši. Nē, es... Es nesapratu. Skolā, ko tu darīji? Par zināšanām 6. klasē. Ko tu iemācījies 6. klasē? Pilnīgi cita lieta, jā. Vai jūs atceraties kaut ko no 6. klasē? Bioloģija laikam bija sākusies tikko. Un ko tu mācīji? Es negāju stāv stundām. Nu, te kas tam mēs šodien atcerēsimies visu to? Jā, jo nākamā spēle mums ir par zināšanām no 6. klases. Piedāvāts 5 tēmas – mūzika, matemātika, latviešu valoda, Latvijas vēsture un dabas zinātnes. Katrā tēmā būs 3 jautājumi. Domāšanas laiks būs 30 sekundes. Ja kāda no komandām ir gatava uz jautājumu atbildēt bez atbilžu variantiem, un ja viņi atbild pareizi, iegūs 50 punktus. Cik ir ar variantiem? Pagaidi. Nu jā, un ja komandas nav gatavs atbildēt bez atbilžu variantiem, tad mēs piedāvāsim 4 atbilžu variantus, un par pareizu atbildi komanda saņems tikai 10 punktus. Labi, sāksim ar pirmo komandu. MF31. Kādu tēmu jūs izvēlēsieties? Dabazinības. Pirmais jautājums dabaszinību tēmā. Kas veido ekosistēmu? Kāds ir gatavs atbildēt? Pagaidīsim. Kādi minējumi? Lūdzu, 4 atbilžu varianti. Un laiks sākās tagad. Tu pagaidi. Uzrakst. Ko? Visas komandas gatavs? Nav ko. Jā. Nu, tā tad pirmā komanda. Kāda ir jūsu atbilde? Mēs dosim 3. atbildi. Visu dzīvo organismu kopums. Otrā komanda? Mums arī 3. Un? Tātad visas komandas pateica, ka ekosistēma veido visu dzīvo organismu kopums. Kāda ir pareiza atbilde? Tik tiešām, tā ir pareiza atbilde. Apsveicam ar iegūtajiem punktiem. Kursu karos es filmēju? Es filmēju ar kameru. Nākamais jautājums. Kas ir ozona slānis?
varianti. Es nezinu, kā prakstīt, bet es apmēram zinu, kas. Kāds riskēs? Nezinu, kā pat. Kāds minēs? Varbūt? Slānis, kas pasargā zemi no ultravioletās gaismas. Nu, jeb Stariem, vairāk. Labi, jūs atbildi tiek pierakstīta. Mēs dodamies tālāk pie atbilžu variantiem. Aiziet laiks. Man kaut kā šķiet, ka tas ir otrais. Laiks beidzies. Marķi ir nost. Pirmā komanda, kāds jūs versijas? Mēs dosim trešo atbildi atkal. Trešo atbildi. Otrā komanda? Mums arī trešais. Nu tad kāda ir pareizā atbilde? Tiešām ir trešais. Un pēdējais jautājums šajā tēmā. Kurā ūdens tilpē ieplūst Baltijas jūra? Kāds minēs? Jā. Atlantijas okeāns. Atbildi pierakstam. Šeit ir atbilžu varianti. Un aiziet laiks. Ziemeļlodus. Skandināvis līdzes vai Ziemeļlodus okeāns. Baltijas jūra, tur pūst, tur domā 4 vai 3? I have no idea. Nē, Skandināvija. Ne, bet mēs esam ar Skandināviem visiem vienā līdzī. Jā, kā, bet man šķiet, es nezinu. Ziemeļlodus okeāns. Es arī domāju, ka 4. puses okeāns lejā, ne? Okeāns ir tā kā pie Āfrikas. Un laiks ir beidzies. Tā, pirmā komanda. Mēs ņemam 4. atbildi. 4. atbilde. Mums arī 4. atbildi. Okay. Un Kāda pareizā. ir pareizā atbilde? Tas ir Ziemeļlodus okeāns. Protams, man vajadzēja trešo. Dosimies pie nākamās tēmas. Otrā komanda, kādu tēmu jūs izvēlaties? Mēs izvēlēsimies mūziku. Mūziku. Zintas Čīču. Pirmais jautājums. Kas ir komponists? Kādi varianti? Vai kāds minēs? Jā. Man... Skomponēs skaidrs. Labi, pierakstīts. Atbilžu varianti. Un aiziet laiks. Es pat labi precīzi, ka tu vārds vārdā gribēji. Es jau neesmu astrologs. Man šķiet, bet nav. 2? Jā. Un laiks ir beidzies. Jā, bet kad? Pirmā komanda, kāda jūs atbildi? Mēs izvēlamies otro atbildi. Otro atbildi. Otrā komanda? Mums arī ir otrā atbilde. Nu, un jums jau bija. Jā, atpareiz atbildi. Jā, persona, kura rada mūziku. Ziemassvētku dziesma ir dziesma par ko? Jā, lūdzu. Mēs pieņemam jūsu atbildi, bet tagad ir atbilžu varianti. Par Jāņiem. Aiziet laiks. Ziemassvētku dziesma, nevis dziesmas. Ziemassprieki. Nu, pagaid, bērnu 2 stūrim pa to sniegavīri pa Kristus. Labingo. Nu, tieši tā. Man nepatīk pārāk primitīvi. Laiks ir beidzies. Tā, laiks. Otrā komanda. Kāda ir jūsu atbildi? Mums bija pirmā. Par Ziemasspriekiem. Pieņemam atbildi. Mums būs trešā, jā. Par Kristus dzimšanu. Kāda ir pareizā atbildi? Tiešām Par Kristus dzimšanu. Apsveicam. Diemžēl jūs netiekat pie punktiem, lai gan dzirdēju pareizu atbildi, bet pirmo tomēr pieņemam par Ziemassvētkiem. Un trešais jautājums. Attēlā redzamais mūzikas instruments. Kas tas ir? Ērģels. Pieņemam atbildi. Dosim atbilžu variantus. Atbilžu varianti, jā. Un tad aiziet laiks arī pēdējiem jautājumam. Lietas 3. Un vēl baznīcas. Bet mums vēl iespēja trešajā. Jā. Jūs esat gatavi atbildēt? Jā. Pirmā komanda, kāda jūs atbild? Trešais. Ērģelis. Jūsu. Arī ērģels, jā? Nu tad vai ērģels ir pareiza atbilde? Tagad dosim vārdu trešajai komandai. Kādu tēmu jūs izvēlēsieties? Būs vēsture. Par ko ķipuram? Jums ir labas zināšanas vēsturē, jā? Jā, ķipurs daudz ko ļoti ir iemācījis, mēs gribam parādīt. Paga Latvijas vēsturi? Jā, pilnīgi cita lieta, ne? Tātad pirmais jautājums Latvijas vēsturē. Kura no tautībām, kas veidoja latviešu tautu, ir balti? Kāds minēs? Vai pagaidīs?
Dosim atbilžu variantus. Un arī sāks laiks. Un laiks. Tā, pirmā komanda, kāda ir jūsu atbilde? Mūsu atbilde ir 4. Lībieši. Otrā komanda? Arī 4. lībieši. Un trešā? Arī 4. lībieši. Un pareizā atbilde ir zemgaļa. Visi tik ļoti vienoti. Bet visi bija ļoti pārliecināti vienoti. Otrais jautājums. Kurš avots liecina par vikingu sirojumiem mūsdienu Latvijas teritorijā? Kāds būtu gatavs minēt? Kurš avots? Un paganāk? Es jūtu, ka Atbilde nāk. trešā komanda. Stambuls konvencija. Es teikšu lietišķie. Lietišķie? Lietišķie. Labi. Lūdzam arī atbilžu variantus. Tādi lietišķie. Aiziet laiks. Lāčplēs, nē. Odiseja arī. Indriķa kronika. Nē, es nezinu. Es tikai zinu, ka tas Pārļaujamies intuīcijai, jo es nezinu, kur jūs nebijāt. Un laiks arī beidzās. Tā, pirmā komanda. Mēs paņēmām otro Livonijas Indriķa kroniku. Labi. Otrā komanda. Tas arī ir otrais Livonijas Indriķa kronika. Nu jā, un jūs jau sniedzāt atbildīt. Un pareizā atbilde ir... Rietuma Eiropas koda. Atkal visi neiegūst punktus. Lietišķie avoti tie diemžēl nebija, bet mēģinājums bija labs, protams. Nu tad pēdējais jautājums izsisties. No kāda materiāla akmens laikmetā izgatavoja ieročus un darbarīkus? Metāli. Pierakstam atbildi. Jūs atbildi, ok. Un atbilžu varianti. Aiziet laiks. Laiks arī beidzās. Laiks. Tā, pirmā komanda jūs atbilda? 4. Krāms. Krāms. Un trešā komanda? Mums ir otrais atbilžu variants. Tad kāda ir pareizā atbilde? Es teiktu, ka viss tāds neinteresantākais un garlaicīgākais uzdevums bija, vai tu esi gudrāks pa sestklasnieku? Ja es nemaldos, man šeit tā to uzdevumu sauca. Bet, nu jā, es vienkārši, man skauž to, ka es nevarētu atbildēt uz visiem tiem jautājumiem. Un tāpēc man arī tas uzdevums likās tā mazliet garlaicīgs. Nākamā spēle saucās Klusie telefoni. Kapteinis saņems vārdu, kas ir saistīts ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, un otrs dalībnieks mēģinās nolasīt no lūpām un nodot šo informāciju tālāk. Kad tas dalībnieks nolasīs to vārdu, viņš mēģinās to vārdu nodot tālāk. Ja kapteinis redz, ka vārds ir pārāk grūts, tad viņš var samainīt pret kādu citu. Jā. Un es domāju, ka mēs varam sākt. Nu, tad lūdzu, izvēlies pirmo vārdu. Aiziet laiks. Uzdevumi. Uzdevumi. Citu vārdu zinu. Režija. 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 Šašliks. Režija. Režija. Es esmu kukčat. Liņa. 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 Grāmata. Taciņa. Liņa. Liņa. Nebūs. Bro, nebūs. Tehnikums. Tikums? Tehnikums. Es tikai kums varu saprast. Tehnikums. Citu vārdu.
Paviljons. 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 Un laiks arī beidzies. Kursu kai? Kursu kai? Mēdīju. Mēdīju. Pehiku. Melnā. Pala. Palam. Melnā. Mala. Melnā. Palam. Japānietis. Japānietis. Mācību. Māla. Mācību. Mājas. Mācību. Malibu. Mācību. Mācību. Korpus. Korpus. Jā. Korpus. Mācību. 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 Jā. Korpus. Korpus. O. Jā. Mācību korpus. Viss. Jā. Kameras. Kameras. Pagā. Kamīnu. Un laiks. Ir arī beidzies. Viss? Aiziet laiks. Gvido. Velo. Sāc ar pirmo. Pasaka pirmo. I-N. Viņš ir bezcerīgi. Runā skaļāk, lai dzirdu. Skaidas. Krišāns Saukāns. Ir. Skaidas. Citu, jā. Vides. Vēsture. Vides dizains. Vides dizains. Viesnīca. Vides dizains. Vides. Dizains. Videne. Dizains. Vide. Dizains. Kas? Nu saka. Animācija. 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 Animatori. Nē. Animācija. Animācija. Viņš pateica, tā kā tieši. Jā, mēs ieskaitīs. Animācija pateica. Šī vakara noslēdzošā spēle ar nosaukumu Uzmini dziesmu. Man arī vismīļākais bija uzmini dziesmu. Un es teikšu godīgi, es aiz kadrika palaikam arī smējos. Dalībniekiem būs jāuzmin kopā 5 dziesmas. Mēs viņiem latviski aprakstīsim, par ko ir šīs dziesmas, un viņi mēģinās uzminēt. Tad atbild komanda, kura pirmā ieslēdz lampiņu, kas jums atrodas uz galdiem. Ja jūs neesat pārliecināti, ir iespēja izmantot papildu iespēju. Starp citu, Rein, kas ir papildu iespēja? Nu, mēs mūsu papildu iespēju saucam par Tomasu. Pirmā papildu iespēja, ko var prasīt, ir Tomasa izpildījumā dzirdēt melodiju. Viņš nodungos melodiju. Tomas spēle, tas bija tiešām... mēs viņu iesaucām par Tomas spēli, tāpēc, ka Tomas patiesībā bija papildu iespēja šajā spēlē. Un ja vēl nav pārliecināta, arī otrā papildu iespēja, kur Tomas izpildījumā viņš dziedās dziesmu ar tulkotiem vārdiem. Tātad, pirmā dziesma ir dziesma par to, ka gan tie, kas spēlējas, gan tie, kas ir ļauni, neko nevarēs izdarīt, ja mazulis tirināsies. Es nezinu. Vai ir kādi varianti? Ir kāds gatavs minēt, vai izmantosiet papildu iespēju? Tomas, jā.
Tā mums ir pirmais variants. Tomas ļoti skaisti dzied. Aplaus Tomasam. Taylor Swift, Shake It Off. Tā ir pareizā atbilde. Shake It Off. Aiziet. Otrā dziesma. Dziesma par magnētiem, kas velk un stumj un iemīlēšanos ķermeņa aprisēs. Vai ir kāds gatavs riskēt? Bez papildiespējām. Es redzu Tomas! Tā mums ir. Ed Sheeran, Shape of You? Nē, Shape of You. Un tā ir pareizā atbilde. Apsveicam. Trešā dziesma. Dziesma par lāstu, kā rezultātā jūtas novirzītas nepatiesu literāru darbu virzienā. Vai ir kādi varianti? Tomas. Visi malcam gaisu, viņi visi saka. Okay. Es nezinu nosaukumu, es to jautāju. Tā ir Running in the Deep, ne, kaut kas tāds. Adele, tā ir nav Adele. We could have been... Rolling in the Deep, ne? Kāds ir nosaukums? Rolling in the Deep. Atbilde nav pareiza. Cool. Tā pirmā komanda. Jūs gatavi minēt? Dziesmas nosaukums Girls Like You. Un tā, diemžēl, arī nav pareizā atbilde. Vai jūs vēlētos otro papildiespēju? Jā. Esmu iemīlējies pasakā, pat ja tā sāk. Mēs šogad kursa karos sagādājām apģērbu, ko vilka vadītāji. Mēs atradām ļoti interesantus tērpus, un mēs nedomājam, ka viņi būtu piemēroti vadītājiem, jo tas novērsta pārāk daudz uzmanības. Tādēļ radās doma, ka šo tērpu varētu vilkt Tomas, un tur arī šis tērps ļoti labi derēja un iederējās. Man ir vienalga, ja es zaudēšu prātu, es jau esmu nolādēts. Jā. Mēs pārāk Jonas tās dziesmas. Jums nav variantu? Jebkādu mēģiniet minēt, varbūt ietrāpiet. Pēc dziesmas vārdiem. Reāli nav mazākās idejas. Man nav 50 Cent in the club. Nu tad šī dziesma paliek nezinu, bet kāda tad ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde ir Fairy Tale no Aleksandra Rybaka. Jā, bija. Ceturtā dziesma. Dziesma par jaudīgu ugunsgrēku, kurā ir arī viena cietusī. This girl is on fire. Un atbilde diemžēl nav pareiza. Ellie Goulding Byrne. Arī tā atbilde nav pareiza. Mēs kukojam, mēs visu... Mēs saucam Tomasu. Mēs klausamies atbildi. Tas reāli, tu esi vienkārši. Mēs klausamies jūs atbildi. Kur meitini cieši ugunsgrēkā? Nu tad šī dziesma arī laikam paliek Jā, nezinot. netika diemžēl atminēta. Un kāda tad bija pareizā atbilde? Pareizā atbilde ir Girl on Fire. Nevis That Girl on Fire. Dziesma par bagātniekiem, kuriem viss ir labi, pat ja tas ir smieklīgi. Bet tas nav. Pēdūris arī nebija. Tomas, es nezinu. Nē, nebūs. Nebūs, ja laikam, es nezinu, ko citu kursu. Tomasiņu. Tomasiņu. Tomas. Tomas. Tā mums ir gaismiņa. Labi.
Jā. Biljonieri, Bruno Mars. Diemžēl nav. Nav pareizi atbildi. Lemiko. Tomas. Na. Paldies Tomasam. Vai ir kāda varianta? Nē, tu saki. Nē? Mums iekšā. Saki. Aba, mani. Un vai tā ir pareizā atbilde? Tā ir pareizā atbilde. Es teikšu, mums ir ļoti liela izaugsme. Mums daudz labāk izskatās sets nekā pirmajā gadā. Tas bija nesalīdzināms ar šo. Tehniski arī mēs esam daudz uzlabojuši. Un saturā arī. Kursu kai, gudrība un smaidi, kursu kai. Punkti ir saskaitīti, un visi mazliet ir satraukti. Jo mēs zinām, kurš tiks uz finālu. Jā, un mums ienāca neliels piedāvājums no vienas komandas, ka ja viņi uzmetīs, viens no dalībniekiem uzmetīs Sānu Kūleni. Sānu Kūleni gaisā? Gaisā, jā. Tad viņi saņems 70 punktus. Izklausās mazliet negodīgi, bet komisija apstiprināja. Tā kā mēs ļoti gribam redzēt. Mēs gribam redzēt. Aplaus. Ja viņam tas izdosies, tad viņi saņems 70 punktus. Bet Jāni, paga. Kāpēc viņam bija tas Kūlens jāmet, ja viņi tāpat uzvarēja? Jā. Apsveicam trešo komandu ar 1. vietu. Jūs nekļūstat finālā, apsveicam. Un arī 2. vieta. Drumroll arī par 2. vietu. 2. vieta iegūst. KK Mix grupa. Jūs iegūstat 2. vietu. Apsveicam. Un apsveicam arī 3. vietu MF31. Liels paldies, ka skatījāties un novēlam jums... Ko mēs novēlam? Jauku vakaru. Jauku vakaru. Mua. Mēnesnīca atstaro saules pilgtumu savākto. Mīlestības vara jūtu varu vairāk panākt. Un ja pirms tam šaubas mācā, tavs siltums manu izaugsmi pamācā. Rītus plauksnīs mūsu mākslā. Nav no svara, vai kādam patīk tā vai nē. Zini tavu bildi, vienmēr turu sev azotē. Mana zvaigzne spīd tumšās naktīs, man palīdz aizmigt mīlīgās acis tavās. Sirdī lavās pavasarā spars. Mans gars rīcību pazīst, tavs stars nīcību atbīdā. Man ir svarīgi, ka tas mīt parītu ar, jo man sapnis nesīst, kur tu nes. Debes trīsās atskatos, bet eju uz priekšu un pasākos par katru mirkli, ko pavadām kopā. Kad pavasars mostās, dzirkstele starp mums tik vēlā, ka viss jums izgaismots virs mums, izraisot lavīnu. Zvaigžņu lietu tiek piepildīts viss, es vēlos, lai gaisma tavā lietu nenokristu. Tavas auroras karāti
virs zemes karāti aplocē, par to, cik tie spilgti, zini, esmu gatavs karoties. Mana zvaigzne spīd tumšās naktīs, man palīdz aizmigt mīlīgās acis tavās, sirdī lavās pavasarās paras. Mans gars rīcību pazīst, tavs stars nīcību atpīdā. Man ir svarīgi, kā tas mīt parītu ar, jo man sapnis nesīs, kur tu ne.